lūk, ir iestājies pats svarīgākais un interesantākais process. Varētu teikt, es šodien esmu ļoti laimīga. Kāpēc? Tāpēc, ka es ilgi gaidīju, kad beidzot man būs tie saucamie cilvēki, kuriem nav darba, bet piedāvā darbu pagastā, tātad ar apzaļumošanu, ar apļaušanu. Un tagad es esmu sagaidījusi 2 kungus un 2 sievas, kuras jums redzot strādā tātad pie mana darba procesa. Tas nozīmē, ka viņi mazgā vilnu. Šis process reizēm liekas šķiet interesants. Kā tā mazgāt vilnu? Viņa taču nocērpi un viņa ir tīra, bet nē. Redziet, te tālāk aiz manis ir tāda liela kaudze vilnas, kas ir nocirpta tikko esošajiem, jēriņiem, kas izlaisti šogad ganībās. Viņa ir netīra. Tātad vilnu ir jāiemet sākumā 2 dienas iepriekš, lai viņi dabū izmirkt. Pēc tam viņu ir jāskalo, jāmaina ļoti daudz ūdeņos. Tad sievas ķerās pie 3. mazgāšanas, ko dara ar saimniecības ziepēm. Agrāk nebija tādu līdzekļu kā fērija, kastanis un tā tālāk. Tātad lauku cilvēks mēģināja ziepes izmantot pašas vienkāršākās, jo tāpat vilna ūdenī nešķīst, tie tauki, tāpēc viņa grūti izmazgājama. Un tur blakus var redzēt netālu tātad balta, gaiša vilna, kuru ir tagad jāžāvē. Žāvēšanas process arī ir atkarīgs no dabas tātad parādībām. Šodien mums ir saule un vējš. Tātad tam visam ir paredzami apstākļi, bet, protams, ja ir lietus, tad vilnu ir jānes mājās, jāliek uz sietiem un jāžāvē grozot. Es nav nemaz tik vienkārši, un man liekas, ka ir ļoti labi, ka es arī šiem cilvēkiem iedevu iespēju atcerēties, kā viņi to bērnībā darīja, un arī sievas ir laimīgas, jo dabū pļunčāties, nevis kaut kur varbūt dārzā ravēt vai grābt sienu. Tā kā jūs redzat, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Jā, ar to vilnu tāda piņķerēšanās sanāk, bet cilvēki ir nodarbināti, un es domāju, ka viņi nemaz nesūdzās, kad darba diena kā veļas diena īsta sanāk. Es sākumā, kad es teicu, kas pie manis būs jādara, protams, brīdināju arī pagasta sociālo darbinieku, ka viņiem būs sevišķi tāds savādāks darbs, kā grābt sienu vai ravēt vai kaut ko tur salasīt netīrumus. Protams, bija jāiepazīstina cilvēki ar to, ka tā vilna arī reizēm citiem ir alerģija no tās. Bet šīs sievas, lauku sievas, kuras saka, nē, mums nekāda problēma nav, un ka viņas var to darīt droši. Un tāpēc daža laba tā sajūsmā, ka viņa atcerējās, ka vecmāmiņa viņai lika arī, maza, kad viņa bija, lika mazgāt to vilnu. Un viņa man pirmā ieteica, ka vajadzīgas ir saimniecības ziepes. Tātad, cilvēks zina un atcerās, kā tas bija. Un tad viens kungs atnesa pat savu vannu, kurai ir laikam kādi gadi 60, un veļas dēli, jo viņš izprot, ka to jāmazgā ir beržot. Ieceres vainagojas, jo viss process, ja cilvēks neko nedara, tad arī nekas nenotiek. Mums viegli visiem spriest. Redziet, ir visādi strupceļi. Jā, es, piemēram, kaut ko iesāku idejā, un bez šaubām tas tik gludi neizdodas. Jā, kaut kāds strupceļš, vai cilvēks saslimst, vai kaut kas neierodas, vai kaut kas nesanāk, vai atrunātais neizdodas. Tāpēc ir ļoti svarīgi neatkāpties un to ideju visu laiku izdzīvot, ar viņu dzimt, ar viņu augt, jo nav tik vienkārši nekas. Un, protams, tas cilvēks, kurš dara, tas arī dabū savu pumpas uz galvas. Jā, tas arī sasitās, bet es uzskatu, ka notiek laika apstākļi, man to ļauj darīt, cilvēki apkārt man to iespēju dot, un tāpēc šis process notiek. Es jau tā pašā sākumā teicu, es esmu laimīga.